Mēs bonus karti ieviesām uzņēmumā, jo tas, protams, ka motivē mūsu darbinieks, kas jau strādā vairāk par gadu. Jo mēs ar to novērtējam darbinieku, ieguldījumu uzņēmumā un par to dāvājam pretī kādu labu bonusiņu. Ar bonus karti, protams, ka neapliekās ar nodokli šī summa. Var ietaupīt mazliet arī gan uz nodokļu rēķina, jo mēs redzam, ka nodokļi ir milzīgi. Uzņēmējs nevar paelpot. Tāpēc šo iespēju noteikti vajag izmantot. Un arī no tā iegūst, protams, kad pats darbinieks. Katru mēnesi papildinam bonus karti, līdz ar to viņi novērtē to ļoti pozitīvi. Stājoties darbā, kamēr sākam pēc nostrādāta gada, pienāksies bonus karte. Tas ir, es domāju, ka arī ilgtermiņa jautājums, vai cilvēks ir gatavs ieguldīties darbā vairāk un kopā augt. Man šķiet, ka tas ir vairāk uz tiem cilvēkiem, kuri grib būt patstāvīgi. Mērķis ir, lai pie mums strādātu patstāvīgi, ilgtermiņā, viņi būtu apmācīti, viņi būtu zinoši, viņi būtu profesionāļi tajā darba vietā, kur viņi strādā. Tā kā tas ir viennozīmīgi motivējošs. Galvenais bija izstāstīt, uztaisīt prezentāciju, prezentēt, ko tad mēs iegūsim par to. Un, protams, mums nebija ar to problēmas. Vai dienas jautājums.